Tu nezini, ko tu gribi. Ne tikai izvēloties kādu pirkumu veikalā, izvēloties starp divām krāsām, bet tu nezini, ko tu gribi pa dzīvi. Tu nezini, kas tu esi. Tu nesajūti, kāds ir tavs dzīves ceļš. Tu neko no tā nejūti. Un viss, ko tu dzirdi apkārt, ir tavu tuvinieku vai kādu svešu cilvēku ieteikumi, kas tev ir jādara, kā tev būtu labāk. Un tu pieņem šo cilvēku viedokli un tu dari arī tā, kā viņi saka, jo tu pati nezini, ko tu gribi. Tu pati nezini, kā ir pareizi, un tu nesajūti, ka tas nav tavs. Un tu ej un mēģini, un viss, ko tu jūti, nesanāk, tas nav tavs ceļš, un tu pameti. Tu uzsāc, vai tie ir kursi, vai tās ir mācības, tu paiet kaut kāds pusgads, un tu sajūti nav, jo nenāk enerģija no tā visa, nav spēka. Tu jūti katru reizi, ka tu nevari pat pavilkt to. Un visi cilvēki tev riņķī saka, kā tev darīt, ko tev darīt. Un tu, lai viņiem piekristu, izpatiktu, lai nebūtu strīdu vai skandālu, piekrīti un tā arī dari. Un finālā tu atkal ej pret sevi, pret savu ceļu. Un katru reizi, kad tu ej pret savu ceļu, šī enerģija zūd. Šī enerģija nenāk. Viņas nav. Jo tu nedari to, kas tev ir jādara, kam tu esi paredzēta. Tas var izpausties, piemēram, no rīta pieceļoties, jau tādā apātiskā gara stāvoklī, jau zini, kāda būs tava diena, visu, ko tu gribi tā kā citiem, kas ir atraduši sevi, dara kaut kādus biznesus, kaut kādas lietas. Tu arī gribi šo stabilitāti, tu arī gribi tā kā visiem pārējiem, bet tev nesanāk. Vienalga, ko tu uzsāc, tu pēc kāda laiciņa to visu pameti, jo tas nav tavs un nav spēka to paveikt. Tad lūk, kaut kur agrā bērnībā tu esi pieņēmusi lēmumu, ka tev ir jādzird visi apkārtējie, jāizpatīk citiem. Par tādiem cilvēkiem saka people pleaser, ja? Tie izdabātāji. Tātad kaut kur bērnībā tu esi pieņēmusi, ka tev ir jādara viss, lai tu savus vecākus nepazaudētu, lai viņi nedusmotos uz tevi, lai viņi nepagrieztu muguru un neieslēgtu šo te klusumu brīdi uz stundām, uz dienām un nerunāt ar tevi. Tu nespēji to izturēt. Tas priekš tevis ir neizturami. Un tu dari visu, lai viņiem izdabātu un lai nav jāatkārtojas šim te. Tu esi koncentrējusies uz izdabāšanu apkārtējiem, lai nebūtu skandālu, lai attiecības būtu labas, lai visiem viss patiktu, aizmirstot vispār, kas esi tu pati. Tevis jau nav. Tāpēc, ka koncentrēsies tu esi uz visiem pārējiem, kas ir apkārt tev. Tāpēc ir tik grūti saprast, ko tu gribi. Šo te var mainīt, šo var risināt. Tā problēma ir atrisināma. Noņemot visas tās programmas, kāpēc tev ir jāizdabā citiem, atrodot šo te atslēgu, kāpēc tev tas tā ir vajadzīgs, tev tas tā ir svarīgi, noņemot to visu nost, tu sāksi sajust, ko tu pati gribi. Tu beidzot sāksi redzēt sevi un sajust sevi. Un tava dzīve mainīsies. Piesakies uz bezmaksas konsultāciju. Es tev varu parādīt, kā es strādāju un kā tieši tev es varu palīdzēt.